Dārzs man personīgi laikam visu dzīvi no šūpuļa ir bijis klāt, tāpēc es domāju, te esmu. Un kas interesanti, dažos dzīves posmos man licies, ka es noteikti nebūšu dārznieks, bet diezgan agri es sapratu, ka acīmredzot būšu, jo es nezinu, puišiem, man liekas, ir tagad, es nezinu, ko puikas raksta, bet mēs kādreiz rakstījām vispirms, kad būšu kosmonauts, tad ugunsdzēsējs un tad milicis vai policists. Un es arī vispirms atcerējumos rakstīju kosmonautu un ugunsdzēsēju un policistu. Bet tad, man liekas, kādā 3. klasē es uzrakstīju, ka es būšu dārznieks. Un es mēdzu smieties, kad es pats sevi esmu, kā saka, ieprogrammējis un vienkārši droši vien bijis pa slinku kaut ko citu izdomāt, jo mana izcelsme ir, kā saka, laikam vairāk nav iespējams būt saistītam ar dārzu. Es esmu uzaudzis dārzā, mani abi vecāki ir dārznieki, pie tam skolotāji. Dārzkopības jomas, bet praktizējoši dārznieki. Tētis raudzējis narcises, tulpes, kolekcionējis un audzējis. Un, ir tāds termins izdzinis, tas ir, tad viņš audzēja narcises un tulpes ziemā, piemēram, janvārī, februārī un pārdeva kā grieztos ziedus. Un mana mamma savukārt vairāk droši vien estētiski uz to visu raudzījās un rūpējās, jo mums vienmēr mājās ir bijuši ziedi. Tātad gan varam nogriezt vāzē, gan aiznest ciemos un tā. Bet vēl plašāk skatoties, daba vienmēr bijusi man apkārt. Un tā, jā, es uzrakstīju tais atcerējumā un vairāk neko citu nerakstīju. Kur tad dārznieki liekas, viņi iet uz Bulduriem un mācās par dārzniekiem. Un es arī tur aizgāju un man tur diezgan labi patikās un gāja. Un beidzot dārzkopības skolu, mana skolotāja, par cik man sadzīves apstākļi nebija tādi varbūt spoži un materiālie, īpaši kā 90. gados, es domāju, daudziem. Tad vajadzēja kādu iespēju nopelnīt un skolotāja piespēlēja tādas iespējas kaut ko darīt. Un tad man viena kliente, es viņai veidoja ābeles, un tad viņa teica, vai tu nevari man te sakārtot to zālienu 100 kvadrātmetrus vai 50, un man tas likās kaut kāds Uber izaicinošs projekts. Un es meklēju grāmatu, kur kaut kas ir rakstīts, un latviski bija tikai tāda viena, kur bija kaut cik jēdzīgi aprakstīts, kā ierīko zālienu. Un tā es ierīkoju, un laikam kaut kā tā lieta aizgāja. Un jāatzīst, ka sākotnēji droši vien, kad es un mēs radījām tādas diezgan lielas šausmas tādā mūsdienu izpratnē, bet kā jau mēs runājām par iedvesmu un par to, kas ir atskaites punkts, tad Latvijā viņš bija salīdzinoši tāds, manuprāt, zems tas atskaites punkts. Un laika gaitā tas dārzs ir mani pilnībā pārņēmis. Jā, es vēl te par sevi un dārzu runājot gribētu pieminēt, kad mans lūzuma punkts, kad es pa īstam sapratu dārzu, bija tad, kad man bija jau uzbūvēta sava māja, tur bija dārzs, man kolēģi to laiku uzprojektēja to dārzu, bet es pēc pāris gadiem sapratu, ka tas neesmu es, ka tas dārzs nav es. Un tad es viņu sāku pats pilnībā pārplānot un realizēt pilnīgi savādāk, un tad es uzskatu, tad bija tas brīdis, kad man personīgi tas dārzs tā kā izrāvās uz āru, un tas, līdz tam tas bija tāds, es nezinu, kaut kāds tāds grāmatas atkārtošana vai kaut kas tā, un pēc tam tas bija ļoti vērtīgi, un īstenībā no tā man radās atziņa, kad es, piemēram, neuzticētu savu māju projektēt arhitektam, kurš nav dzīvojis mājā, kurš, piemēram, dzīvo dzīvoklī, un es, piemēram, savu dārzu noteikti neuzticētu projektēt un realizēt cilvēkam, kurš nedzīvo dārzā, jo es sapratu, ka tā dārza un vispār dārzkopības būtības slēpjas kaut kādā mērā pieredzē. Ja, tad pieredze ir ārkārtīgi svarīga, personīgā vislabāk. Tas ir diezgan sarežģīti, un tāpēc tas dārzs ir vajadzīgs. Un mans dārzs arī šobrīd kaut kādā mērā ir tāds liels eksperimentu lauks, kur var daudzas lietas pārbaudīt un paskatīties. Un redzēt, kā tas strādā, vai nestrādā gluži otrādi, jo augu iestādot dažādā augsnē, dažādā augšanas vietā, var sanākt gan ļoti labi rezultāti, gan ļoti slikti rezultāti. Un,
jā, tas bija tas, kas mainījās ar to brīdi, kad man pašam bija dārzs. Un tajā brīdī es pa īstam to visu tikai atklāju tā, pa īstam. Ja, un īstenībā ļoti labi, jo tagad es saprotu, ka līdz tam tā bija tāda maldīšanās tumsā, kad tu tā kā ir teorētiskā ļoti laba bāze, Bulduri iedeva ļoti labu teorētisko bāzi un tā, bet no tāda īpaši, no tāda radošā un tāda viedokļa tā bija maldīšanās tumsā un tā. Tā, ka šobrīd mēs forši ejam pa ziedošu pļauju pretstatā tai tumsai un tā.